Nevis laiks, bet gan punkti tiek pieskaitīti klāt. Tātad tā vieta, kurā viņš finišē, plus vēl 10. Tas nozīmē pārliecinoši zaudēt kvalifikāciju Edijam Zimzam. Šobrīd viņš dodas džokeri un pretendē uz 3. vietu šajā braucienā, taču ar 10 punktu sodu par falšstartu viņš tik un tā būs pēdējais. Loginam izdodas noturēties 3. pozīcijā. Reids Gusevs brauciena vadībā. Jānis Balods šobrīd aiz viņu 2. vietā. Gusevs lielā ātrumā parādās pār tramplīnam. Jānis Balods aiz viņa. Abi līderi jau ar nelielu pārsvaru priekšā visiem pārējiem. Bet te viss vēl izšķirsies uz džokera taktikas rēķina. Logins ticis līdz 3. vietai, dodas džokerī un ir bīstami tuvu. Logins nāk ārā no džokera. Gusevs tuvojas pamamā trasi. Logins izbrauc no džokera. Paspēja aizlot garām arī Balods. Logins kļūdās. Trāpa uz riepām, izlido no trases. Mēģinot izvairīties no sadursmes ar Balodu, Logins pieļauj kļūdu un zaudē visu. Šobrīd mēģina atgriezties trasē, taču jāpalaiž garām visi, jo tikai pēdējā vietā Loginam izdodas nonākt atpakaļ trasē. Tikko vēl bija iespēja cīnīties par 2. pozīciju, un jau nākamajā mirklī viņš nonāk pēdējā vietā. Tikmēr Gusevs ar Balodu braucienu vadībā cīņā par 1. pozīciju. Aiz viņiem nu jau parādās Ivo Žilde. Balods mēģina tikt garām Gusevam, neizdodas. Raits saglabā līderu pozīciju. Džokeris ir izbraukts un atliek tikai cīņa trasē. Un tikai viens aplis līdz finišam. Gusevs un priekšu Balods ir cieši aiz viņu. Vēl arī Ivo Žilde mēģina iesaistīties šajā cīņā. Tomēr viņam vairāki metri pietrūkst. Edijs Zims ir 4. vietā, bet viņam ar 10 punktu sodu par pāragru startu tik un tā pēdējā pozīcija šajā braucienā. Cirkals aizbrauc pēdējā aplī. Daudz laika zaudējis Jānis Logins, bet neveiksmējās sadursmes un izlidošanas no trases. Pat labāk viņš pēdējā vietā un vēl mēģina tikt līdz pēdējiem aplim. Kaut kas šķiet nav kārtībā ar Logina mašīnu. It kā nekur traki neietriecās, uzbrauc uz vienas muces, patriec uz priekšu otru mucu. Nekas šausmīgs nenotika, tomēr tādu ātrumu vairs noturēt neizdodas, kā bija brauciena sākumā. Tikmēr Raits Gusevs un Jānis Balods tuvoja brauciena beigām. Te jau rūtēnēs karoks. Un lielisks otrā kvalifikācija Raitim Gusevam sīvā cīņā ar Jānu Balodu izdodas noturēt 1. vietu līdz pat brauciena beigām. Balods 2. Ivo Žilde finišē 3. pozīcijā. 4. pār finiša līnijā Edijs Zimza, bet viņam pēdējā vieta dēļ soda par pāragru startu. Tur vēl Kris Cirkals tuvojas brauciena beigām un lēni pat trasi brauc arī Jānis Logins.